sezona beigusies, atvieglojums, prieks, nepiepildīts sajūtas. Nu, prieks viennozīmīgi, ļoti liels prieks, gandarījums arī, nogurums, protams, arī. Neteikt, ka šī bija tā vieglākā sezona, bet visas tās emocijas, ka mēs gājām cauri visu sezonu, un tagad tās emocijas par to sudrabu, labi, varbūt citiem liekas sudrabs, jā, mēs zaudējām 0-3 sērijā, bet mums tas tiešām ir ļoti daudz, un man prieks, ka es to varu izdarīt kopā tieši ar šito komandu, un tieši ņem visu to labāko no visas tās sezonas, un tiešām patīkam beigt šo sezonas tādas pozitīvas notas. Armands Mišs ļoti prasīgs un skarbs treneris brīžiem, vai arī to izjutāt, vai kādā brīdī negribējās visu mest pie malas? Nē, nu, protams, kā jau trenerim tādam jābūt. Ja viņš tāds nebūtu, tad varbūt mēs šeit nespēlētu finālu šobrīd. Tā kā viss tādā ziņā ir kārtībā, un es domāju, arī mums komanda ir tāda, ka mums tieši vajag tā treneri. Mums ir daudz jaunas meitenes, un katrā ziņā nekādu pārmetumu treneram Misusam. Viņš ir savu darbu padarījis ļoti labi, un es gribētu uzslavēt viņu tiešām, jo visu sezonas garumā tik daudz spēles pavadīt kopā ar 12 meitenēm, tas nav viegli vīrieti. Visbeidzot, tavas uzslavas komandai par sezonu. Nu, tiešām meitenes Malačs, es jau viņam to teikšu vairākas reizes, es pateikšu arī tādu publiski, tiešām ļoti, ļoti lepojos ar šo komandu. Un mēs gājām cauri grūtiem brīžiem, un mēs paveicām visu kopā, un man prieks, ka mēs to izdarījām kopā, bez traumām, bez jebkā. Un Malačs meitenes 2 medaļas, ļoti liels sasniegums, bija prieks, ka varējām Liepājā atkal sapulcināt tik daudz skatītāju sieviešu basketbola tribīnēs, un tiešām viss tas labākais, un ļoti, ļoti liels prieks par šo komandu, tiešām. Paldies! Paldies! Darbs padarīts. Ko šobrīd jūti? Laimi. Visu gadu nostrādājām, un ir gandarījums sevī, ka mēs daudz darba esam padarījuši, un ir rezultāti. Tev bija jāmaina vide, tomēr arī cik daudz komandas vietas palīdzēja un treneri? Ļoti. Pilnīgi, tā kā visi mēs viens otram vienmēr palīdzam, tā arī neko vairāk nevarēja prasīt. Tā kā komandai ir jābūt, tā arī ir. Kāpēc? Kas bija grūtāk? Pretinieces, Latvijas ziema vai kas? Nu, vides maiņa, protams, ir vienmēr grūta. Es te neesmu bijis 12 gadus. Augsts ir, ziemas jakas nebija. Man liekas, tik grūti, cik varēja būt, nebija. Tagad jāsasildās. Jā, tagad brauksim sildīties. Tīkliņu nogriešana ir ierasta lieta? Nu, ne visi pirmo reizi griez visu tīkliņu, bet šī sezonas laikā jau ir pirms tam sanāca piedalīties daļējā tīkliņu nogriešanā. Bet tas vienmēr ir patīkami. TTT 3. tituls pēc kārtas, arī tev 3. pēc kārtas. Kas bija šo sezonu lielākais izaicinājums? Es domāju, kā komandai mums noturēties savā līmenī un varbūt nestoties uz pretiniekiem stiprākiem, vājākiem, noturēt savu līmeni, nedalīt spēles un tiešām spēlēt tā, kā mēs to varam katru spēli savā līmenī. Visu gadu 11 spēlētājs, vai ir bijis tāds precedents, ka komanda principā bez izmaiņām sastāvā nospēlē? Man liekas, ka ne, ka vienmēr ir bijis, ka kaut kas sezonas vidū, sezonas beigās mainās. Protams, tas arī atvieglo to komandas visu ķīmiju, saliedētību, ka mēs jau vienu otru zinājām no septembra un ar katru brīdi, ar katru spēli arvien labāk sapratāmies. Congratulations! Thank you! Your previous time here, you spent here 2 months. This time the whole season, what is the main difference between? Well, it was a long season, but the things were the same, NARPS was the same. The practices were the same. Most of the girls were the same, so it was a very comfortable situation for me. It was just great to have Kristen here this year, and we went undefeated, so that's always a good thing. So, and more cutting of the nets? I got a few nets, so I'm going to let the other girls have those nets, and I'll just take the ones that I got home. I think I have like 3 nets at home already. Best wishes for summer, for you. Yeah, thank you. I'm planning on playing. I don't know where yet, so we'll see how the summer plays out, but hopefully I'll be in somebody's gym. Good luck for you, and good health for your family too. Thank you. Thank you.
liena prieda, Kata aizsila. Pirmā zelta medaļa abām. Smaga? Baigi smaga nav, viņa tā labi pieguļ. Jā, no svar jāpārbauda. Ja maldos, māsai jau bija pieredze. Nu, māsā ir pieredze, jā. Kas šajā sezonā bija priecīgākais brīdis, grūtākais brīdis? Priecīgākais, daudz priecīgu brīžu. Tieši basketbola laukumā, Eirokausa uzvaras, es domāju, tās tomēr bija kaut kas jauns un ar ļoti spēcīgām komandām. Un tādas patīkamas emocijas, ka mēs arī spēcīgas komandas varam uzvarēt un kad mēs tomēr izkļuvām no grupas. Un tas bija tāds, domāju, noteikti viena no priecīgākajām lietām šajā sezonā. Es arī gribētu piekrist par Eirokausiem, bet vispār es domāju, tas kopumā, kad mēs nācām uz treniņiem cītīgi strādājam, es domāju, ka tas viss sagādāja tās pozitīvās emocijas, ka mēs gatavojamies katrai spēlei un kad mēs tomēr izdarījām diezgan lielu lietu, domāju, ar tiem Eirokausiem. Un tagad arī 3 zelta medaļas arī nav tas maz izdarīts. Arī ļoti priecīgi. Arī, tā kā ir, jā. Pretty special day for you, also for your mom. Yeah, my So mom turns it's fine- 50 today. Yes. Fine to win today. Yes, it's a great day. You know, it's not easy going undefeated. Doesn't really matter what the competition's like in any league. I think for us to stay focused all year is pretty impressive, and I'm really proud of the girls. Best and worst of the season? The best is definitely the end of the year when we won all 3 championships. That's definitely a highlight. The worst is probably not going farther in Eurocup. I think we felt that we were probably fell short in that competition, but it is what it is. You returned to Latvia after some 6 years. Yeah. How it felt? Good. I'm glad I came back to Riga, or at least came to Riga. I got to really see this city, and it's really beautiful here. It's a great place. I've definitely enjoyed my time. I'm a big fan of Latvia for sure. So, and then there's also Anda and Sydney. Yes, and Anda and Sydney. Yeah, no, it's definitely fun when winning championships with your friends. That makes it a whole lot better. So this is now my 4th championship with Anda and Yeva. So yeah, it's cool. 11 seasons behind. What's coming next? Hopefully more basketball. I'm not done yet. I'm gonna keep playing as long as I can if my body holds up and if I'm still playing well. So hopefully another 3 years or so. We'll see. Have a great summer and enjoy the sun of California. Thank you. Yes, warm weather. I can't wait.